Gunārs dusmojas, ka jaunais pārvaldnieks Aleksis sāk ieviest savu kārtību un ved prom no viesnīcas nelegālo alkoholu. Līga rāda Aleksim, kā viņai izdevies viltot Martas parakstu. Aivars ierauga, kā Oto spēlē šahu ar Miervaldi un ierosina Oto vienu partiju uzspēlēt ar viņu. No slimnīcas atgriežas Silvija. Aleksis atklāja Līgai plānu, kādā veidā domā atgūt Petersona viesnīcu. Marta piedāvā Silvijai darbu viesnīcā. Jā, Līgoci, izskatās, ka Martas parakstu pašlaik man nevajadzēs, un to dokumentu viltošanu mēs arī druscītiņi atliekam. Ir tāda sajūta, ka ar to Petersona viesnīcu mums neies diezko viegli. Jā, es nevaru atrast dāvinājumu līgumu. Nezinu, varbūt Martai viņai vienkārši, viņa nedrīkst to ne ieķīlāt, ne pārdot, varbūt tai viesnīcai jāpaliek visu mūžu Petersona īpašumā. Es nezinu, ko tā kaza ir parakstījusi. Jā, un līguma labojums es jums nosūtīšu uz e-pastu. Visu labu! Sveiki! Sveicināti! Jūs pie manis? Jā. Es jums gribēju ko teikt un pierēzes arī atvainoties par to, ka es bez jūsu ziņas pieņēmu darbā vienu cilvēku. Jā, un... Veļas mazgatavā. Aha. Nu, tā ir ļoti jauka sieviete. Vienkārši šobrīd grūts brīdis. Viņa ir palikusi bez darba un bez naudas un arī veselības problēmas. Tādēļ es domāju, kāpēc nepalīdzēt. Un tas darbs tā kā varētu palīdzēt? Domāju gan. Jā. Nu, ja mēs atceramies veco teicienu par to, ka labāk cilvēkam iedot makšķeri un iemācīt makšķerēt nekā zivi, tad es domāju, ka darbs līdzēs, jā. Jā. Es jums pilnīgi piekrītu, jā, bet vai tad Zenta nestrādāja veļas mazgātavā? Jā, strādāju un nedarīju to īpaši labi. Bet tik un tā Zentai tūlīt ir 2 reizes vairāk numuriņu, ko tīrīt, jo ir atvēries otrs viesnīcas spārns. Tā kā mums tāpat vajadzētu pieņemt kādu palīgu. Un kāpēc, lai tā nebūtu Silvija Felsenbachere, vai ne? Felsenbachere? Jā, kas jūs tā izbrīna? Kā? Bet viņi taču ir bagātākā ģimene šajā pilsētā. Vadims un Silvija ir šķīrušies. Piedodiet, to gan es nezināju. Nekas. Varbūt jums tēt ir brītiņš brīvs? Jā, priekš jums man vienmēr ir kāds brīvs brītiņš. Ļoti labi. Tad iesimies jūs iepazīstināt. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Silvija, Jēziņ, ko tu te darīsi? Čau, Zente, es godinu palāgus. Beidz. Tu sačakaries man to glauno gludināmo dēļ nost. Es ar šito māku rīkoties, vadim man tāds pats pēc. Tu tinies prom. Tu aptrakus esi vai? Ko tu te dari? Pagaidi, nomierinies. Man teica, ka šodien es varu sākt šeit strādāt. Paga, kādā sakarībā? Ko? Klausies, Silvija, es vairs dzīva neesmu. Ar mani vairs nav jārēķinās, ko? Nu, es domāju, ka tu zini. Man teica, ka... Ko es zinu? Nē, nu tev jau labi, vai ne? Tu nobirdini vienu asariņu par to savu samaitāto vaigu un tā lieta darīt. Silvija, kas mani pažēlos? Kas par maniem bērniem padomās? Paklausies, tikai nesauc, man arī ir bērni. Kādi bērni? Man jāsmējas. Tev bērni, tu viņiem degunu noslauki, Silvija. Tu viņiem par pusdienām maksā. Viņu tēvs miljonārus visu apmaksā. Kas tev atļauta nākt? Kas tevi pieņēma, tu man pasaki? Ak, Martiņa, ak, vēl viena miljonāra piegulētāja. Klausies, Silvija, es šito tā neatstāšu. Es neļaušu sev uz galvas kāpt. Es tūlīt tieši pie Martas sūdzēties.
Saimniecīte. Jā. Saimniecīte, par ko es esmu kritus tādā nežēlistībā. Es nokavēju 10 minūtiņas. Man bērnam zobs apsāpējās, vai tāpēc man ir no darba jāatlaiž, ko? Jūs saprotat, kāda nasta ir uzkrauta sievietei mūsu dienās. Man tie bērni ir jāpabaro, man viņi ir jāaudzina. Man vīrs jau kuro gadu ir zem zemes, apžēlojieties, taču lūdzu par maniem bērniem. Labdien! Kungi, sveiki! Vai doktor kungs? Joj, tas uz kājām sveicināt. Nu, gan Mildiņai būs prieks. Sveiks, Mīriņ. Nu, kā ar veselību? Nu, būs labi. Galvenais ir ārā no tā slimumā aiziet. Milde, jūs dabūs krustmāti 1, 2 dabūs formāti. Tas ir viss. Mēs jau visi bijām par jums ļoti norūpējušies. Mirvaldies, dodiet man atslēgu. Leonam ar gultas režīmu. Jā, es saprotu. Mums steidzami jātiek uz numuru. Sapratu, viss kārtībā. Tā. Lūdzu. Ejam. Jā, notiek viss tā. Jā, un ja kaut ko vajag, kungi, tad dodiet ziņu, es visu jums solīt pienesīšu. Visu sagādāšu. Zenta, neviens tevi nedomā atlaist. Gluži otrādi, tev būs 2 reizes vairāk numuriņu, ko tīrīt. Un tāpēc mēs nolēmām tavu smago sievietes nastu mazliet atvieglot un pie veļas mazgāšanas norīkot Silviju. Nu, bet saimniecība nav jau tik grūti. Es varu tikt mierīgi galā gan ar to veļu, gan ar tiem numuriņiem. Es visu varu. Es varu ilgāk palikt, ja vajag. Kad tikai mani bērnīši ir apģērbti un pēduši. Sarunāsim tā, ka tu atbildēsi par numuriņiem, par kārtību numuriņos, bet veļas mazgātavā, lai strādā Silvija, labi? Nu, ja jau tā jūs esat izlēmusi, tad veiksim darbā. Silvija, iepazīsties, tas ir jaunais viesnīcas pārvaldnieks Aleksis, un viņš tevi oficiāli pieņems darbā. Jauki. Es priecājos, ka jūs pie mums strādāsiet. Paldies. Lūdzu. Es atvainojos, Gunār, kas tas ir? Kas tas ir? Kas tas ir? Sautējums tas ir. Sautējums? Sautējums. Puķkāposti cieti, savukārt brokoļi vienā pleckā. Un zini, kāda garša, tā kā tas būtu 10 reizes sildīts. Es nezinu, kas tur kādā pleckā ir. Es pats redzēju, kā Milda tikko visu griez un vārīja. Tikko vārīja, kāpēc tas ir augsts? Kāpēc ir augsts parauga? Uzsildīt? Uzsildīt. Labāk mironi uzsildīt. Labi. Es varu piedāvāt varbūt kaut ko citu. No veģetārajiem ēdieniem mums vēl ir risoto ar baravikām. Labi, nešurp. Tikai, lai būtu silts. Uz vēl kaut ko jau ir naivi cerēt šeit. Kas tā nu nav garšīgs? Nav garšīgs. Tas esot nedavārīts, šis tas ir pārvārīts, var sakot, tas esot augstas pleckas. Tagad mūsu smalkajiem zālēdājiem lūdzu smalku, siltu risoto ar bekām. Kas tad viņš ar kreiso kāju no gultas izkāpis? Izkāpis. Viņš izkrits ir, nevis izkāpis. Jā. Man jau bija piemirsušies šitie Riharda gājieni. Kāda muša ta viņam tagad iekodusi? Muša? Blonda, seksīga vārdā Marta. Muša. Nu kā, kāzas kaput? Tagad Džeks palīdz rezervisos. Nē, es viņu saprotu. Nē, protams, var sakrāties. Tikai kāpēc tas viss ir jāizgāž uz mani? Nu, labi, tāds jau tas Rihards ir. Un Marta tur nav vainīga. Jā, es piemirstu. Vēl pareizi par Martu tagad. Taču nedrīkst teikt neko sliktu, vai ne? Vai arī tikai labu. Kopš kur laika vispār tavās acīs viņa tā pacēlās, ko? Un tad cilvēks nevar mainīt domas. Nevar mainīt. Bet iemesls tam tak ir vajadzīgs, ko? Labi, lūdzu, nesprom to risoto. Citādi viņš pavisam apskaitīsies. Šitādi liekuļi, ko acīs smaida man, bet aiz muguras dara tādas lietas. Zini, ko cietēji pietaupies? Es gribētu dzirdēt. Tu zini, ko tā Marta ir izdarījusi? Tu zini? Viņa Silviju ir pieņēmusi darbā manā vietā. Atvainojiet, ka tik ilgi. Te būs jūsu risoto. Paldies.
Karsts! Tu pats teici, ka gribi, lai ir silts. Silts, karsts, sviests kaut kāds. Labdien! Sakiet, lūdzu, jūs vadījumu neesat redzējuši? Nē, šeit viņš nav bijis. Jūs droši zināt. Kā jūs domājat, man acis pierēm nav? Mīļās sirds, viņš te nav bijis. Nesaprotu. Kur viņš varētu būt, ja te viņa nav? Un kāpēc es domāju, ka viņš ir viesnīcā? Tāpēc, ka viņa mašīna stāv ārā pie durvīm. Ziniet, ko? Uzēdiet maizīti. Es atnesīšu vēl. Kur viņš varētu būt? Kas ir noticis? Tā jāuztrauc. Doktor, nu pasakiet man, kā ārsts un kā vīrietis, ko lai es daru? Vadījums vairs mani negrib. Viņš grib atkal to savu slimo un veco Silviju. Pašlaik es sagatavošu Zentas jauno līgumu, un tad es ķeršos klāt pie jūsējā. Man vajadzēs jūsu pasi, nodokļu grāmatiņu, un, kad viss būs gatavs, tad es jums zvanīšu. Protams. Nu, re, viss kārtībā. Jā. Atvainojiet, man ir jāskrien. Visu labu. Visu labu. Uz redzēšanos. Nu, re, viss ir nokārtots. Klau, tev nebūs bail ar šito traika mašīnu strādāt kopā? Vienīgais, no kā es baidos, tā ir Zenta. Es tiešām jūtos slikti, ka viņai manas dēļ jācieš. Nu, kādas muļķības? Viņa nemaz necieš. Neviens viņai algu nesamazina. Viņai vajadzēja priecāties, ka par to pašu naudu viņa varēs 2 reizes mazāk strādāt. Viņa tik nikni uz mani paskatījās. Liecies mierā. Viss būs kārtībā. Strādā mierīgi, un ja kaut ko vajag, tad prasa man vai Aleksim. Protams, protams. Paldies tev. Nav par ko. Tas taču ir labi. Silvijai būs darbs, sava naudiņa, sava iztikšana. Un mana naudiņa, un mana iztikšana, ko? Nu, ko tad es esmu palaidis garām? Gunār man izmeta. Kā izmeta? Nu, nepārspīlē, neviens taču tev neatlaid no darba. Tu sejā jau nepateica, bet tas ir skaidrs, ka viņi gatavojas man izēst pavisam. Vispirms atņems veļas mazgāšanu, pēc tam numuriņus, un pēc tam es nepaspēšu neattapties, ka es būšu aiz burta. Vai nu beidz? Nu, kurš tad to veļu tagad mazgās? Nu? Marta pieņēma Silviju. O, nu, Marta, tas ir Silvija, tas nāks par labu. Nu, es arī domāju. Tas viss ir Aivara pirksts. 100 punkti. Viņš paciest nevar, ka es te staigāju un atgādinu viņam par to nelietību. Nu, kādu nelietību? Kādu? Vai tu pat viņam neskrēji pakaļ? Tu pat viņam kaklā nekāries? Kaklā kāries. Un viņš neļāvās, ko? Ai, kā ļāvās? Vai Zentiņ, nu nomierinies. Nu, paēd rekur Mildas sautēju. Tu saproti, gļēvulis viņš ir. Gļēvulis. Viņam ir bail man atlaist. Un viņš gaida, ka es pataiziešot. Šito viņš dabūs. Zenta, man tev ir kas sakāms. Ko tu te gribi, ko? Tev nepietiek, ka tu man darbu atņem. Tu man pusdienas laikā miera vēl neliksi. Tā, uzmanīgi. Kas ir sap? Nu, nekas. Galvenais mieru, un viss būs labi. Tici man. Zinu. Nu. Es tūlīt ieliešu ūdenī. Koņaciņu tev vēl nedrīkst? Labi? Nu. Vai nav labi, ka ir draugi, kas pasniedz tev ūdens glāzi? Ko? Manos gados jau tā kā vajadzētu būt ģimenei blakus. Kādas tavas gadas? Pat manos gados gan vajadzētu būt ģimeni. Abi mēs vienādi. Ne man vairs Ženja, ne tev tava Elza. Vienu brīdi es tevi pat apskaudu. Par ko? Domāju, kāpēc man vienmēr trāpas tikai tādas skuties kā Ženja. Bet tu esi atradis īstu dārgakmeni. Es runāju par Elzu. Es saprotu. Tad tev ar Ženju tagad viss cauri? Ar Ženju viss cauri? Tiešām. Иззину viņu no mājas. Вот пускай идет и строит глазки Петерсону.
Mēs ar Petersonu tikai kopā ēdam desertu, bet Vadims mani par to ņem un izmet uz ielas. Vai tas ir godīgi? Nepārāk. Pilnīgi negodīgi. Un tas ir godīgi? Gurķi sautējumā. Sēņu risoto gurķi. Daktar, viņš vienkārši izmanto gadījumu, lai tiktu no manis vaļā un varētu skriet pie savas Silvijas. Nu, ko lai es daru? Jūs man prasāt, Nu, kam vēl? Es atvainojos, es ēdu pusdienas. Atnāciet uz kabinetu, uz pieņemšanu, parunāsim. Iepriekš piezvaniet, man ir ļoti noslogots grafiks. Iedošu jums vizītkarti. Zinu, ka devu, bet droši vien jau esat pazaudējusi. Varbūt es esmu pārāk jauna un veselīga. Varbūt, ja es saslimtu, viņš apžēlotos un gribēs atkal mani redzēt. Es nedomāju, ka tas, ko līdzēs. Ja jūs Vadimu nesatiekat, kā jūs pati sakāt, no kurienes, lai viņš uzzinātu, ka jūs esat slima? Par to es nepadomāju. Bet es varētu palīdzēt, ha? Jūs nevarētu man palīdzēt, atļaut paēst pusdienas. Atnāciet uz kabinetu, parunāsim. Labi. Paldies. Labu apetīti. Tad tu tagad sodi savu ženku. Pabaidīsi un pēc tam ņems apakaļ. Ar viņu ir cauri, apnikusi. Labāk man izstāsti beidzot, kas notika, kā tu dabūji šita cauruma. Galva. Ārsts teica, neko neaiztikt. Es pats esmu ārsts, es zinu, ko var, ko nē. Jau vesels tu biji neciešams. Bet tagad tevi vienkārši vairs nevar izturēt, Ļoņa. Tad nemoc sevi. Nu, ko tu runāji? Vadim, paldies, ka tu man palīdzēji atenterēt uz šejienu, bet tagad es būtu baigi priecīgs, ja tu atstāt man vienu. Tu negribi stāstīt, kas tajā dienā notika starp tevi, Elzu un Otto? Man galva sāp, mīļais. Es nevaru izturēt troksni. Es būtu ļoti pateicīgs, ja tu man atstātu vienu. Es sapratu. Piedod. Piedod man. Nu, ilgais pēc tevis gribēs aprunāties. Es saprotu, Vadim. Labi. Labi. Es rīt pie tevis atnākšu. Labi? Jā. Un telefončik. Paldies. Es pazūdu. Ja kas zvani. Paldies tev, vecāk. Котик. Да. Хорошо, что мы встретились. Комната Петерсона, а это вот в ту сторону. Ну, меня Петерсон не интересует. Ты можешь уделить мне 5 минут? Не удалось поймать на крючок Петерсона? Хочешь вернуться ко мне? Я просто хотела, чтобы ты чуть-чуть больше мне внимания уделял. Понимаешь? А я думала, что ты радуешься, что на меня другие мужчины внимание обращают. Я радуюсь, что наконец узнал тебя. Я не поняла. С катертью дорога. Еще маленький совет тебе. Не лови здесь на крючок богатых идиотов. Здесь ничего не получится. Меня слишком уважают. Zini, es negribu ne ar vienu strīdēties. Ja tev tas ir tik svarīgi, tad es atteikšos no tā darba. Nerunā, lūdzu, muļķības. Mēs ar Martu tev to darbu izkārtojām, un tur tu arī paliksi. Un, ja Zentai kaut kas nepatīk, tu vari iet citur. Paga, Milda, šitādā brīdī. Mana ģimene man muguru pagriež, un man tas ir jāpiedzīvo. Ko? Paga, Milda, ko tu saki? Tu gāji pie Martas, lai man izkārtot šito darbu? Gāji lūgt žēlastības dāvans? Nu, kāda žēlastības dāvans? Marta nejauši ieminējās, ka verās vaļā viesnīcas otrais spārns. Un kad ir vajadzīgi papildus strādnieki. Un es uzreiz ieminējos par Silviju. Vai tam man klusēt vajadzēja? Milda, tev ar to melošanu ir kā ir. Nu, ja grib otram šitādas lietas
muguras darīt, tad melot ir jāmāk. Nu, tad tagad jūs klupsiet abas man krāgā. Jums abām ir darbs un labais. Un lūdzu strādājiet, un lai būtu miers. Nu, ko miers? Nu, vai tad es jums kāds ļaunumu iemiesojums, vai? Es vienmēr esmu bijis par cilvēcīgām attiecībām. Paldies tev, Māte. Čau. Un kurš tu dienas laikā guļ? Aldi. Seks. Ko tu šeit dari? Tikai necelies augšā. Es zinu, tev ir gultas režīms. Kā tu zini? Nu, kā nezinu. Es taču pēc profesijas esmu augšķers, reku tev vitamīni. Tē, nevajadzēja. Ko nevajadzēja? Nākt nevajadzēja? Priekš, kam tad ģimeni domāt? Nu, mēs taču neesam tik tuvu čomelē. Tagad vairs neesam. Kādreiz bijām. Stipri sāp, jā. Pastāsti īsti, kas tev notika. Es kaut kā stūmu nokritu un sazādzīju ķobi pret krāsbuņžām. Nu, kāja paslīdēja, paklupi. Tev man kā brālēns jautā vai kā policists? Nu, godīgi sakot, pašlaik es esmu darbā. Bet, ja tu negribi runāt, es varu atnākt arī rīt. Nē, ir ok. Kas tev īsti interesē? Man interesē viss, kas notika tieši pirms paša kritiena. Viss. Nu, neko daudz es neatceros. Es atceros, kā es atslēdzu durvis. Nu? Un pēc tam es gāju iekšā un... Nu, tad atapos uz grīdas. Situācijā, kad Otto, Elza bija turpat blakus. Milda bļauj, ka jāsauc policiju to, ka saka, ka policiju nevajagot, ja? Nu, jā, tā es teicu. Nu? Tad nesaprotu, kāpēc tu esi šeit? Tāpēc, ka tavu sieva Elza bija atnākusi pie mums un pati atzinās, ka sitai ir bijusi viņa. Un tu laimīgā kārtā izskūlies no ļoti lielām nepatikšanām. Elza, man iesita? Kāpēc? Nu, nezinu, varbūt. Lai tu lieki nemaisītos pa kājām viņai un tam viņas štucerim Otto. Vai? Elza? Kā tu man pārbiedēji? Kāpēc? Nu, pēdējā laikā mums te tā nemierīgi, kopš Laimonas pazudis, es tāda nervoza esmu palikusi. Jā, man ļoti pietrūkst, vēl joprojām nekādu ziņu. Ai, nē. Zini, Elziņ, tev nevajadzētu vienai nākt uz šejieni. Kāpēc? Nu, visādi cilvēki apkārt klaiņo, stāvus ir nomaļas no citām vietām, ka neatgadās kaut kas slikts. Nu, pēc tā, kas ir atgadījies, nekas sliktāks nevar notikt. Kaut kas atkal ar Leonu? Vai tad viņš šodien neizlaid no slimnīcas? Nu, es domāju, ka viņš ir ārā. Ko nozīmē domāju? Tu viņam pretī neaizbrauc? Nē, viņš negribēja, teica, ka brauks ar vadību. Jūs joprojām neesat salabuši. Man jau likās, ka pēc tā nelaimes gadījuma jūs varētu atkal satuvināties. Nu, tas nebija nelaimes gadījums, viņš nokrita manas dēļ. Tu viņam neko sliktu negribēji? Nu, protams, ka es negribēju, bet es neesmu ar viņu runājusi. Man bail viņam acīs paskatīties. Ko tik briesmīgi tu varētu tur ieraudzīt? To, ka mūsu starpā viss ir beidzies. Tagad uz mūžīgiem laikiem. Vecuzēn, tici man, es tevi nemocītu, ja es te būtu kā privāta persona. Paldies, ka atnāc, bet vecais, es būtu baigi priecīgs, ja tu tagad atstātu man vienu, labi? Nu, es nevaru, es esmu darbā. Nu, ko tu gribi no manis? Es taču teicu, es neko neatceros. Nu, ja Elza ir tā teikusi, ka viņa man iesita. Nu, tāpēc, ka viņa domāja, ka nāk iekšā Otto. Ja? Nu, jā. Nu, tad tā arī ir bijis. Nu? Nu, tu taču biji pie manā ārsta. Viņš neteica, ka tas ir tipisks gadījumos ar galvas traumām un smadzenes satricinājumu. Es nesaprotu, ko tev vēl no manis vajag? Kur ir problēma? Kas tev ir no manis vajadzīgs? Man no tevis ir vajadzīgs tavs viedoklis turklāt rakstiskā veidā. Un tas, vai tu celsi par Elzu prasību. Kāda prasība? Liecies mierā. Viņa taču teica, ka tas viss ir pārpratums.
Ja viņa tā teica, tad viss ir ok. Tad tā ir mana vaina. Es biju tik tīzlis paklupu un nokritu uz krāsas bunžām. Kur ir problēma? Tātad tu saki, ka tev pret tavu sievu Elzu nav nekādu pretensiju? Protams, ka nav. Doč, kur man jāparakstās? Es tik domāju, vai tev vajadzētu steigties ar to parakstu, jo tu jau vēl nezinu visu. Ko es nezinu? Tas, ka Elza un tas viņš Štucers Oto domāju, ka viņi tev ir nosituši un gribēja tev norakt kā suni sētmalē. Kas tas par murgu? Tas nav murgs. Elza pati atzinās. Vai tālāk man ir jāsmējās, vai droši karā jādodas? Sievai ir draudziņš, un draudziņam ar sievu ir seks. normāli.